dienā strādāju. Nu, tad naktīs trokšņot, kā bāri un kafejnīcas cilvēki nevar gulēt blakus vai ne, tāpēc, ka skaļa mūzika. Liela problēma Rīgā šobrīd. Tajās rejonos, kur atrodas vecrīgi, vēl vairākas tāds vietas. Nu, tad ko darīt? Nu, man ar viedokļiem par maz. Nu, tad viss saka slikt. Nu, tur nav pa visu, man gribas dabūt kaut kādu rezultātu. Tad man šeit diskusijā man vienkārši gribas saņemt kaut kāds risinājums atrodam. Nu, ko var Rīgas doma darīt, ko var policija darīt, jā, nevar to, ko var tieslietu ministri darīt. Man gribas atbildes. Tādā ziņā, jā, tad es mēģinu kaut kā braukt visu, lai man kaut ko pasaka. Bet man jau nav tādā ziņā, ka es sacīju, es zinu, ka tā jārīkojas. Tad jau atkal, tad nav jēgas runāt. Nu, tāda man atbilda. Man jautājums, vai jums ir pieredze agresīviem studijas iestiet? Jā. Ir tikai viens, jā, es tā domāju, ka atbildēju. Ir tikai viens cilvēks, kuru es vairs neinterpēju. Tas tikai par Šlembergs. Jā, un iemesls ir tikai viens. Tāpēc, ka šis ir, man liekas, tikai vienīgais zināmais man cilvēks, kurš vispār neatbild uz jautājumiem, ja viņš negrib. Un ja viņam ir, tu vari pajautāt jebko, bet viņš pateiks to, ko viņš grib pateikt, un viss uz jautājumu neatbildēs. Es esmu vienreiz to pamēģinājis, otrais, un es saprotu, tieši kā man nebija runāt. Citu tādu nav. Nu, pirms Šlesers. Viņam arī ir skaidra doma, ko viņš grib pateikt ēterā. Bet viņu pie 4. reizes pārtraucot, var pārtraukt. Tā man ir vērts. Proti, kā politiķiem ir īpaši. Lielākoties jau tā agresija pirmkārt ir no politiķiem, un otrkārt ir vērtību jautājumos, kas šobrīd mums uzskudīja pašlaik. Sabiedrība vispār šobrīd kļūst krietni agresīvāk, līdz ar kara sākšanas. Bet, šīs ir tās lietas, kurās visvairāk piedzīvojam. Politiķa, tā jau ir arī kaut kādā mērā politiķa